Pasties, pulkstenis. Nu, bija tāda lieta, jā. Nu, es nedaudz ātrāk atbraucu. Nu, ļoti jau. Tā, pulkstenis bija. Nu, nekas. Tā. Man ir... Tas ir problēmas. Jā. Sadarāt, jā. Jā, tieši tā. Pastāst. Kaut ko mazliet. Nu, lai sāk. Tā ir tāda problēma. Saprotiet, man jau būtībā viņa gandrīz vai no bērnības. Saprotu, jā, tas ir smagi. Māte man jau šūpulī. Un saprotiet, nāca laiks un es izaugu, bet joprojām tā problēma palika. Es nespēju iet mierīgi pa ielām. Skatoties pa labi, pa kreisi gandrīz visu ir. Nu, tas, no kā es baidos. Es esmu pirmais cilvēks, kam jūs atklāja šo samiršu bijušos lietu. Ziniet, pēc dabas jau tāds kautrīgs cilvēks un... Jā, tie. Un es pat mammai un tētim, ko neesmu stāstījis, tieši tāpēc es ka jūs stāstīt. Jūs domājat, ka es būšu tas cilvēks, kurš tieši jums palīdzēja? Tieši tā. Es domāju, ka tas ir pareizs. Un tagad tā vieta. Man jums palīdz. Šeit ir burļu bruņu. Wow! Aizņemiet to lūdzu vakās. Jā. Turat. Aiztaisa tāds. Sāpīgi būs? Nu, varbūt. Tikai mazliet. Bet turieties. Tas tiešām palīdzēs. Esmu spēcīgs. Skaidri līdz 10 un tas jums un jūsu problēma izgaisīs. Labi? 10. 10. 9. Skaidri. Nevedē līdzi. 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kāds ir tāds vaļā? What the fuck was that? Tagad uzdodiet Dainiņu, lai dakteris varētu. Vai, čau, Andri, es tev atnesu to lācīti, kur tu man prasīji nedēļu atpakaļ. Vai! Viņš ir manā mīļākajā krāsā zaļā. Vai! Teic, Andri, vai, čau, kā iet? Tev tad bija šogi jākrāso, Juri. Šogi? Man? Jā, es taču tev lūdzu. Bet man tikai... Tā kāpēc? Zaļā? Arī tu nokrāsoji zaļā manā mīļākajā krāsā? Nē, jā. Ak, Dievs! Iesaku izdarīt. Nu, bet, ak, Dievs, tumši zaļā vēl! Iedod, Kā tā varēja? Es negribēju. Lūdzu. Ak, Dievs, jūs visi esat vienādi! Pagaiet minēt, jums bija bail no zaļiem. No zaļiem žoņiem. No zaļiem? Kā jūs uzminējāt? Nu, mans burļu bruņu rūpēcis par to parūpējās. Vai, bet viņš arī piemīgs un arī zaļš. Nu, tā, ja bruņu rūpēči dara. Jā. Bet es ceru, jūs esat apmierināts ar ārstēšanas kursu. Piedāvājam 3 metodas, lai izārstētu šo slimību. Varbūt kaut kā mani varētu jūs izārstēt. Tātad pirmām kārtām. Aiziet māri, pirmais, ko izdarat. Izvārat ūdeni, attaisat ledusskapi un ejiet gulēt. Pēc man tas būtu jādara. Tāpēc, bet tas jums palīdzēs. Kā? Nu, redziet, ūdens vārīšanas rezultātā tvaiks, uzkrāsies pust istabu, leduskapis tu atsasēs, un jums guļot augstā telpā jums kļūst daudz labāk. Bet ir viena problēma. 30 sekundes. Es nevaru viņu uzvadīt, jo es neesmu samaksājis par elektrību. Pagaidiet, es Kaut kāds cits risinājums būtu tāds efektīvs. Pazvaniet vecmammai, viņa noteikti zinās. Jā, mana vecmamma ir vislabākā. Noteikti tā arī darīšu. Prieks, ka jūs palīdzēt.